Giancarlo Menotti, uzrakstījams Amāls un nakts viesi, bija paredzējis šo uzvedumu atskaņot televīzijā, kā operfilmu, jo tajā laikā Amerikas Savienotajās valstīs, kur tapis šis darbs un arī pirmatskaņots, bija ļoti liela mode uz operu mākslu, bet reizē arī, zinot Menotti dairadi, viņš domājis ir par iespēju tā kā pieskarties Ziemassvētku stāstam, kas arī, protams, visā pasaulē, un ieskatot Amerikas Savienotās valstis, ir ļoti populārs stāsts. Tas, laikam, arī tas, kas galvenais, kas uzrunā publiku, un arī bērnu publiku, un arī vecākus, ar to domu, ka slimais bērns Amāls, kas ir klips no dzimšanas, kas satiektot šos austrumu gudros, kas dodas ar veltēm pie Jēzus bērniņa, tiek izārstēts un spēj staigāt. Tas ir tā ideja, kāpēc šis darbs ir radies. Nu, un tur ir ļoti daudz tādas skaistas lapas puses, ļoti daudz skaistas muzikas. Likās, ka svarīgi bērniem stāstīt izrādi par bērnu. Un ja mēs tā kā pieņemam, ka galvenais varonis ir bērns un mēs stāstam no viņa pozīcijas, tad man likās ļoti būtiski tas, ka nevis ar Amālu notiek kaut kādas lietas, tāpēc ka brīnums, tāpēc ka Ziemassvētki, jo brīnumi mēdz notikt arī citos gadalaikos, bet tas, ka tā ir viņa izvēle, ka ir kaut kāda viņa rīcība, viņa izvēle, viņa attieksme pret notiekošo, pret pasauli, pret dzīvi, kas izmaina kaut ko. Parasti atskaņo un izpilda šo lomu talantīgie bērni no muzikas skolām. Šī gadījumā tā ir jau tradicionālā mūsu sadarbības partneri Rīgas Doma kora skola, un jaunie bērni, zēni nāk piedalīties šī izrādē. Un par to man prieks, un vienmēr viņi ir spilgti, interesanti, skaistām balsīm, un īstenībā arī ar labām aktieriskām dotībām. Bērnu izrādēs, cik es esmu līdz šim strādājusi, tur ir svarīgi, ka tu atstāji pirmkārt vietu tai iztēlē, un tad tev vajag brīnumu. Vēl kaut kādu, protams, vizuāli vienmēr bērnu izrādē. Un šai gadījumā mēs, kā to brīnumu, mēs izvēlējāmies vizualizēt to, ko autors ierakstīs libretā kā Amāla iztēles, tos stāstus, ko viņš stāsta mātei, ko viņš ir redzējis, kas arī ir viens no tā dramaturgiskā konflikta pamatiem. Amāls, viņš redz to, ko citi neredz. Un tas lielā mērā ir stāsts par mākslu, par mūziku, kas izskan, viņas nav, vai par tekstu, ko tu izrunā, un viņa vairs nav, vai par glāznu, kuru tu apskaties izstādē, un tad viņu noliek krātuvē, un kad paliek tikai tas, ko cilvēki ir piedzīvojuši no tā, un ka tas nav, tas nav lietderīgi, bet bez tā nevar. Man ir mazbērns, attiecīgi man šī bērna auditorija ļoti kaut kas arī personisks, un es to saprotu, un saprotu, kādā virzienā jāiet, un zinu arī viņu pacietību, viņu nepacietību, viņu intereses, un arī, teiksim tā, modernās pasaules dažādas izaicinājumus vizuālos, kas, tos bērnus tā kā kaut kādā ziņā apzog, jo tiek piedāvāts ļoti kaut kas krāšņs, ļoti skaistos iepakojumos, un tad kaut kas nopietns varbūt paliek novārtā, bet es domāju, ka tā mūzika tajā brīdī, kad viņi ieskanās, tā ir dzīva mūzika, viņi uzrunā jebkuru sirdi, un tie bērni aizraujās, viņiem tas patīk.